Iespējams, jaunākās ziņas no Nīderlandes karaļa ģimenes. Sekojiet līdzi šiem video, lai uzzinātu par jaunākajām dzimšanas dienām, jaunām studijām un skaistiem mirkļiem no karaļu dzīves. Maijā 2025. gadā karalienes Maksimas un princeses Arianas krāšņie tērpi izstaro laimes smaidus, jo jaunākā Nīderlandes kāļu meita Ariāne lepni tur savā rokā skolas beigu certifikātu pēc 2 gadiem Itālijā. Šodien, maijā, karaliene Maksimas atzīmē savu dzimšanas dienu, un Nīderlandes karaļu ģimene Instagramā publicē skaistu bildi, kurā viņa izskatās radiosa un piepildīta ar enerģiju. Atzīmējot karaļa Viljama Aleksandra 58. dzimšanas dienu, Nīderlandes karaļu ģimene dalās ar jaunu portrātu, kurā viņš, atsakoties no ordenēm, izstaro klasisku vīrišķību un stipru pašapziņu. Šodien princese Ariāne sasniedz 18 gadu juku. Palacis dalās ar jaunām bildēm, kurās jaunā pietaugušā izskatās pievilcīga un pārliecināta, gatava jaunai dzīves posmam. Jaunās princeses Ariānas bildes, kas nofotografētas Huistenboss pilī, izraisa pārsteigumu un interesi, un karaliskās ģimenes fanātiķi viņu salīdzina ar pasaku princesi, kas izskatās nepārspējama un pievilcīga. Miglas plūsmā parādās vecs, akmens laukakmens, aptuveni 20 metrus attālumā, apņemts dzeltenu ziedu segu un pieguļošas, zaļu vīnogu vīšanas klusa un mistiska atmiņas vieta. Lieli, tumši, brūni koki ar bieziem zariem izstiepies debesīs, to lapotnes lieki, mālēm apgaismo saules stari, veidojot izteiksmīgas ēnas un gaismas modelu zemāk. Vieglavēji pusē kustas ziedu laukums, zaļas veltes smarža un spoži krāsu kaleidoskops, ko veido dažādi ziedi, radot nomierinošu un vizuāli pievilcīgu priekšstatu. Liels tumšs pelēks pīju bars mierīgi pūt zāli, to baltie vēderi spīd saules gaismā, savukārt zilās acis pieviešas skatītājiem ar nepārprotamu mieru. Miera pilnībā atspīd miglas plūsmā parādās senas kokmīlestības zīme, zem koka sakņu sastāvojuši ziedi, veidojot caur mežu vīšanas un izstiepjoties uz klājas zemes gabala. Septembrā mīs ar rudens noskaņu un sociālajos tīklos paziņojums. Nīderlandes karaļa valsts ar prieku ziņo, ka princese Aleksija dodas uz Londonu sākt studijas universitātes koledžā, kur apgūs inženierzinātņu un sociālo pārmaiņu bakalauras grādu. Pavasara saules staros skatoties, kā valsts pasludina. Karaļa valsts apvienība svin karaļa Viljama Aleksandra 57. dzimšanas dienu, kas tiek atzīmēta ar garu pastaigu dēmenā kopā ar karalieni Maksimu un meitām. Karaļa valsts izpublicē oficiālo karaļa dzimšanas dienas portrātu, kurā viņa nopietnais skatiens atspoguļo dziļu pārdomu. Savukārt slavenā fotogrāfa un režisora Antona Korvina Lēnis nodrošina, šis attēls ir atbilstošs svarīgajai dienas svinēšanai. Pavasaris atklāja jaunu attēlu. Princese Ariane izpēdā svin savu 17. dzimšanas dienu, un sociālajos tīklos parādās iepriekšējā ģimenes fotogrāfijas, kas ietērpta vieglā atpūta un pavasarīgs noskaņas. Decembris parādās ar krāšņu. Karaļa valsts pasludina. Princese Amalija ar lepnumu atzīmē savu 20. dzimšanas dienu, un jaunie portāti skatuvisti atspoguļo jaunā rolā pietaugušo atspoguļo. Pirms skatiņa aplājas jaunā princese Amalija, stāvot blakus savam tēvam karalim Vilhelmam Aleksandram, viņas 20 gadu svētkos, atklājoties pietaugušā, gatava uzņemties arvien lielāku atbildību savā nākotnē. 10. novembris 2023. Vecās valsts fototēri izraisīja prieku, taču šis melnbalts portrets, kas veidots ar slavenā fotogrāfa Antona Korviena roku, parāda karalieni Maksimu un karali Vilhelmu Aleksandru vienā mirklī.